Nu čau visiem! Nu ko, sveicināti jaunajā epizodē. Nu ko, šodien ir sestdiena. Esmu kārtējā reisā uz Poliju. Kuģis man ir 9 vakarā. Tagad ir pulkstenis 5:30. Esmu jau pieregistrējies. Biju atbraucis jau šodien 2 pa dienu. Jā. Un tagad gaidu kuģi, kad viņš pienāks, un peldēsim pāri uz to Poliju. Polijā manī jāizkraujās, tas ir pirmdien. Pirmdien 1:30 manī jābūt ir, tad es taisīšu vēl arī 24 stundu pauzīti. Un jā, tad pirmdien 5 no rītā sākšu braukt. Un tad uz to laiku, uz 12:30 arī būšu tur tā. Jā, nebiju kādu laiku tagad filmējis video, jo tāpēc, kad biju mājās, biju atpūtā nelielā. Un tad pagaidām tad vienkārši es neko neuzfilmēju. Bet, tagad esmu atpakaļ darbos, un tā kā ir jāsāk strādāt ir. Jau biju atlidojis jau otrdien, un trešdien es sāku, nekas īpaši tāds nebija. Bija jāsakrauj ferrogranulas, izkrāvu Fredrikstadā, izkrāvu Porsgrundā, un tad es pēc tam aizbraucu sakraut MGO uz Edenhavenu, un tad arī izkrāvu Porsgrundā, un tāpēc tam es izmazgāju savu piekabi priekš kraušanās uz Poliju, un tad vēl bija starpā jāuzkrauj vēl viena piekabe, bet to piekabe es noliku Fredrikstadā. Turpatās arī tur atstāju. Un jā, tad piekdien sakrāvu priekš Polijas. Un tad domāju, jau uzfilmēju kaut kāds video, jo kādu laiku nav bijis. Tā kā pēc tam redzēs, uz kuriem būs tālāk jābrauc. Tā kā braucam stāties uz līnijas, gaidīsim kuģi, uzbrauksim virsū uz kuģi, un tad sāksim taisīt to 24 stundu pauzi, lai svētdienas vakarā man beidzās, bet es, protams, svētdienas vakarā nebraukšu ārā. Braukšu pirmdien ārā, pirmdien 5 no rīta braukšu. Šoreiz pa nakti nebraukšu. Tā kā labi, davai, braucam stāvēt uz līnijas. Nu ko, braucam tagad virsū uz kuģi. Jābrauc ir 2. stāvā.
Tagad es beidzu valsti. Zviedrija. Liekam gultu. Un slēdzam automobīlus un sākuma kuģi. Viss. Viss, ejam uz kaģīti. Tā, filmu turpināsim uz kuģi skatīties. Tagad tiekamies kaģītē. Šo te kaģīti man te ir. Duša, labierīts. Un tā es te pavadīšu uz to kuģi. Tagad jāiet paēst. Šitāds te poļu vakariņas ir. Voices of the north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every scar got a story to tell. Drums in the dark. Labrīt, svētdienā. Nu ko, esmu Gdīnijā. Esmu nopirkojies šeit tādā parkingā zem tilta. Te ir liels parkings ir, netālu no ostas. Aptuveni varbūt kilometri. Un, jā, tagad aiziešu degvielas uzpildes staciju, paņemt kaut kādas brokastis. Ir kā brokastis esmu ēdis, bet, jā, paņemt kaut kādu hotdogu un enerģisko dzērienu. Un vēlāk es nezinu. Vai aiziešu uz pilsētu, vai neaiziešu. Nu, skatīsimies. Redzēs, vai gribēšu aiziet, vai negribēšu. Jā, kur te tāds parkings ir. Un degvielas uzpildes stacija ir no šejienes aptuveni kaut kādi 500 metri. Tā kā aiziesim uz turieni. Un, jā, tad jau vēlāk izdomāšu, ko darīt. The sky falls down and the rivers run slow.
my name in the winter snow. Steel in the hand when the long ships sail. Cold in the lungs when the night winds wail. Came from the frost where the brave don't fail. Every scar got a story to tell. Drums in the dark when the war horns cry. Storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise one. Nu, labrīt, pirmdienas rītā. Nu, ko pulkstens ir 8. Līdz galam ir ko braukt vēl 267 kilometri. Biju sācis, kā jau teicu, 5 no rīta. Vēl man starpā ir jāpaņem pauzīt 45 minūtes. Un jā, tad aizbraukšu līdz galam. Tad uz kādiem vieniem būšu tur tā. Izkraušos, un tad man ir jātaisa 24 stundu pauze. Un, jā, pazvadīšu dispečeram, kad būšu tukšs jau. Jau laicīgi vēl arī aizsūtīšu īziņā šodien no rīta tagad, kad man ir jātaisa 24 stundu pauze. Un, kad varu sākt trešdienu, visticamāk, kad es droši vien stāvēšu, pauzi taisīšu tur, kur pie izkraušanas vietas, jo tur ļoti labi var stāvēt, nekādas problēmas tur nav. Un tad pēc tam skatīsimies, kas būs trešdien. Bet tagad pagaidām braucam uz to izkraušanas vietu. Nu ko, esmu galamērķī. Esmu jau pereģistrējies un tagad arī tikko pasauc iekšā, ja jābrauc. Man te pie šitā silā jākraujās. Šoreiz daudz labāk ir te uztaisīts, ir tikai rekus salikts ir paletes. Sākumā te bija vispārībā mucas bija saliktas un vispārībā nevarēja, ļoti grūti bija iebraukt iekšā. How's that? Okay? Yes. How many? Dobra. Chodź, ja ci pokażę co ja. Jā. Nu ko, tagad es te kraujos ārā. Pagaidām spiedienu es turu 0,5. Es tagad tikai arī nesagā sāk, nedaudz tikai mikseru vaļā, kaut kā 10 grādi, un augsts man ir ciet, un nedaudz gaisa. Produktu krāns ir kaut kādi 40 grādi aptuveni vaļā.
pagaidām ļoti labi iet ārā. Te ir tādi, jā, diezgan tādi sūdīgi, kā iebrauktu, bet tagad jau visi novākts ir. Sākumā te vispārībā bija jau pilns ar mucām. Tā jāmocās ir. Kaut kā tā. Mēs kraujamies ārā un tad zvanām dispečeram, uz kuriem tālāk jābrauc ir. Tagad es nedaudz to krānu produkta attaisīju nedaudz vairāk koļā. Pieniek man ir 0,5-0,6. Miksers man ir tagad tikai bišķi vaļā. Un helps gaiss uz kaut kādiem 20 grādiem. Lai pēc iespējas vairāk tas produkts iet. Un ar kāju var tā just, cik ātri tas produkts iet. Un pēc tam galu galā rezultātā tad vai nekas nepaliks iekšā mucā, jo citreiz tas produkts ir tāds, ka ja nepareizi tur izkrauj, tad var palikt arī diezgan daudz iekšā mucā. Bet ja nepaliek, ja visi izkrauts ir pareizi, tad tur nekā nav, tikai paliek starp sienām. Un jā, cik mazgātuvs negrib ņemt, mazgāt, jo tāpēc, ka viņš ir tāds specifisks produkts. Un tad vienkārši, tā, kad viņu mazgā ārā, tad aizdirž to kanalizāciju un tad ir problēmas. Un tāpēc, negrib daudz ņemt to, bet ja pareizi izkrauj, un pēc tam ielien mucā iekšā un tad izlauk, tad ir viss kārtībā, tad jau var mazgāt, nekāda problēma nav. Bet to jau tagad jau redzējis, ko man iedos tālāk. Es pieļauju domu, kad es gan jau, ka noteikti šeit diez vai es palikšu, jo tāpēc, kad tur malā pie žoga jau bija diezgan daudz mašīnas stāvēja, tad tur man vieta nebūs, kur palikt. Un droši vien visticamāk izbraukšu ārā kaut kur veikalā, ja iebrauc cēlien un kaut kādā degvielas uzpildes stacijā man būs jāpaliek un jātaisa 24. Tagad tā. Un labi, tagad izkraujamies un tad skatīsimies, kas būs tālāk. Nu ko, esmu izkrāvies. Un esmu jau arī noparkojies uz 24 stundu pauzi. Biju braucis tā kā uz vienu tādu parkingu, bet tur laikam bija maksas parkings, bet viņš bija ciet. Un tad padās tādā netālu no Rūpnīcas rajons ir te, un tāds mežs arī. Es noparkojos šeit. Tur arī vēl viens smagais stāv.
aiz manīm. Un tad vienkārši te nebija, kur vairāk stāvēt. Un līdz ar to tad es arī tā uz apli vienkārši te braucu. Un tad aizmugura iestūmos. It kā tur ceļš taisni iet. Skatījos it kā arī mapē. Bet, nu, protams, es jau neesmu vietējais. Vietējie jau zina gan jau, ka noteikti. Un tas droši vien, kas stāv man aiz muguras, tāpēc jau viņš jau arī, nu, varbūt, ka iespējams brauc ar priekšu. Reku tur tālumā vēl viens stāv, un reku te aiz krūmiem arī vēl viens te stāv, nav par ko iesir. Jā, vēl bija braucis arī meklēt šito to parkingu, un tur bija ceļa remonti, un tad vajadzēja braukt savādāk, un tad man tā navigācija vispār rādīja galīgi aplam, un biju iebraucis tur tā kā centrā vēl bišķi, un tad vajadzēja izbraukt pa tām mazām ielām. Bet, nu, vismaz veiksmīgi, nu, tik cauri, jo es domāju, sākumā bija jāgriežās tur vienā pagriezienā, beigās skatījos karti, nē, es uz turien nebraukšu, brauc taisni. Varbūt tāds, kad iespējams man video reģistratorā būs kaut kas saglabājies, un tad mēģināšu šito te visu parādīt, kā es tur cīnījos. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the current now, just caught in the current now. Every step that I make is another misstep to you. Caught in the current now, just caught in the current now. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I wanna do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're stifling me, holding too closely, afraid to lose control? 'Cause everything that you dreamed I would be has crumbled away right in front of you. Caught in the current now, just caught in the current now. Every step that I make is another misstep to you. Caught in the current now, just caught in the current now. And every second I lose is more than I can take. I become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I wanna do is be more like me and be less like you. Nu, ko redzējāt, ja, to video? Tā, es biju vēl arī tagad aizbraucis vēl uz veikalu, biju nokabinājies,
arī, kā jau redzējāt video, aizbrauc uz veikalu, bija tepat tās netālu kaut kādi 3 kilometri. Un, jā, tas smagais bija aizbrauc projām, un tad es noparkojos viņu vietā šeit. Bet te atkal vēl viens smagais ir noparkojies ir. Refinieks, cerams, viņš vienīgais skaļi nerūks. Ārā ir baigi silts ir, karsts ir, tagad uz vakaru pusi arī. Droši vien ir kaut kādi 25 grādi, iespējams varētu būt. Volvo ir ļoti laba tāda funkcija, kad rekus strādā ventilators. Un tas ir tā kā autonomika, tā ir. Kad nav jārūcina motors, lai nāktu augstais gaiss. Bet tagad ļoti labi pūš arī. Reku es esmu uzlicis uz 17 grādiem un šeit šitais te tas tā pārsliņa nozīmē, kad nāk vēss gaiss. Un ja pagriež vairāk, piemēram, uz kaut kā 24, 25 grādi, tad nāk siltais gaiss. Tā kā Volvo šitais ir, tā ir laba lieta. Un neko, tagad droši vien būs jāiet gulēt. Es domāju, ka varbūt es nezinu, mēģināšu kaut ko tagad ko gribēju pateikt, aizmirsu. Nu labi, nav svarīgi. Jā, mēģināšu salikt video tagad kaut kādu kopā, bet vēl tagad, protams, es nelikšu, jo tāpēc, kad ir pārāk īss būs. Liksim nedēļas beigās, tā kā būs jau kaut kā droši vien, ka piekdiena. Un jā. Tā labi, tā kā atpūšamies, izbauda brīvdienas. Un. Tad jau redzēs, ko rītā iedos. Vēl nezinu pagaidām, vai rītā es braukšu vakarā. Varbūt, ka iespējams, ka braukšu no šejienes. Ja es zināšu apmēram virzienu, piemēram, ja man gadījumā pateiks, jābrauc ir uz Vāciju, tad es braukšu uz Vāciju. Bet, ja pateiks uz Zviedriju, tad visticamāk ar trešdienas rīta prāmu es to nepaspēšu. Nē, kā es vēl varētu paspēt, tad man ir vienīgais ir līdz galam jāizbrauc ir. Bet, ja es, piemēram, 6 sāku, tas nozīmē, es varētu būt uz kādiem 1, 2 pa nakti, un tad man būtu 7 jāceļās, jāiet piereģistrēties un jābrauc uz kuģi virsū, jo 8 no rīta viņš iet uz kuģi. Vai arī būs jābrauc uz Vāciju, bet to jau tad jau redzēs rītā. Labi, tad pagaidām, tad jau tiekamies rītā.
Nu čo visiem? Nu ko, šodien ir otrdienas vakars, pulkstenis tagad ir 6. Tikko beidzu nostāvēt 24 stundu pauzīt un, jā, zvanīju dispečeram, prasīju, ko darīt tālāk, uz kurieni jābrauc ir. Tad sākumā viņš man tā kā teica, kad 8 vakarā uz Gnīdiju uz šito Stedelains to kuģi, ar ko es biju atpeldējis, bet 8 vakarā loģiski es nevaru uzspēt, jo tāpēc, kad man tikai 6 vakarā beidzās pauze, un tad beigās viņš teica, tad vēlāk izdomās ar kādu kuģi braukt. Un tad beigās man office atsūtīja tagad, kad vienos no, kā bija tā pilsēta, Šunšeja vai kaut kā ļoti grūti izrunāt to pilsētu, iet uz Trelleborgu vienos. Un uz turienes arī nevar paspēt, jo no šejienes man ir jābrauc 680 kilometri. Tās ir kaut kādas 7-8 stundas. Ja brauc ar pilnu pedāli un vienalga nepaspēju uz vieniem. Tad es būtu aptuveni uz kaut kādiem labākajā gadījumā tikai 3. Es beigās viņam sūt īziņā, ka rāda navigācija, kad es uz to kuņu nepaspēju. Un jā, es dispečeram teicu, kad prasīju, varbūt tās, es varu paspēt no Gnīdijas uz Karlskronu no rīta 8. Viņš teica, vēl nezinot, mēs neņemam to dienas kuģi, tā kā viņš man teica, beigās, nav jau varianti citi, tad tagad arī paņēma. Viņš pateica office, labi, tad brauc uz to Gnīdiju un no rīta peld pāri. Tā kā tā, jā. Tā kā sāksim braukt, uztaisīsim kafiju. Es jau būšu galā ap kādiem 12. vai 1. pa nakti kaut kur tā aptuveni varētu būt. Tā kā sāksim braukt. Back to you. It gets in your eyes, it's making you cry. Don't know what to do, don't know what to do. You're looking for love, calling heaven above. Send me an angel. Send me an angel. Right now. Right now. Send me an angel. Send me an angel. Daydreams can and room behind your smile. But don't give up, don't give up. You can be lucky in love. Ko, esmu galamērķī, esmu tagad ostā. Pulkstenis tagad ir 1:30 naktī. Prāmis man iziet ārā no ostas 8. Droši vien, kad uz kādiem 6 sāksies reģistrācija. Un tad arī droši vien, ka varēs pēc tam uz kaut kādiem 6:30 jau braukt, stāties jau uz līnijas rindā.
Bet pagaidām tagad es valstī nebeidzu, jo es sāku strādāt 6, tad es varu strādāt līdz 9:00. Tas ir, pa dienu no rīta. Jā, tā kā reku 1:30. Tagad nolādēju tahogrāfu. Bet pagaidām es vienkārši taisīšu pauzi. Sanāks pauzi uztaisīt kaut kāds 4 stundas laikam sanāks. Jā. Jāiet ir višķi pagulēt tās 4 stundas. 6 jāceļās. Jāiet ir pieregistrēties un tad peldēsim atpakaļ uz šito te Karlskronu, uz Zviedriju. Tā, pagaidām uzdevums man nav nekāds, bet tā, kad es jau nonākšu krastā, tad jau droši vien iespējams jau atsūtīs kaut kādu virzienu, uz kurien man braukt aptuveni. Un tā, labi, tagad ejam bišķi pagulēt tās pāris stundas. Un uz kuģi jau pēc tam visu dienu varēs pagulēt. Tā, labi, tad jau tiekamies rītā. Tas ir šodien. Labrīt. Ko? Esmu pamodies, bišķi pagulēju. Tagad pulkstens ir 5:30 un pagulēju 3 stundas un 30 minūtes, jo es jau tikko biju arī reģistrācijā, dabūju sev biļeti un teica, ka 6 var jau braukt iekšā uz Līdīs. Tagad vēl pusstundiņi ir jāpagaida ir. Principā esmu jau pieregistrējies, tad 3 stundu pauzi esmu uztaisījis. Tad varu likt uz āmuriem un gaidīt. Tā, jā. Tagad liekas tāds sagurs, ne īsti arī neizgulējies neko. Bet labi, kad būs tā, kad uzbraukšu uz kuģa, iešu paēst un tad varēs pa dienu pagulēt. Man gan jau, kad pa dienu jau tāpatās jau, nevarēs tā normāli pagulēt, jo tāpēc, ka, diena, nikā jau nakts ir nostrādāts ir. Var jau būt kā aizmigs, bet, tad jau redzēs. Jā, neapskaužu tos šoferis, ka bija pa nakti jāstrādā ir. Citreiz es jau pats arī strādāju pa naktīm. Citreiz nāks strādāt. Neko darīt. Tā, labi, gaidām to 6, kad varam braukt nostāties uz Līdīs un gaidīsim kuģi. No está
ko, tikko pazvanīju dispečeram, kad esmu ieradies. Un tagad man jābrauc ir uz Karlshamn mazgāt muca. Kaut kādi 61 kilometrs no šajien jābrauc. Tas aptuveni kāda stunda. Un tad rīt no rīta jāizmazgājās ir, un tad vēlāk viņš man atsūtīs orderi, uz kur man jākraujās pēc tam. Tā kā labi, tā kā braucam uz Karlshamn. Nu ko, esmu tagad doparkojies. Kaut kādī tagad pirms Karlshamns 25 kilometri. Tālāk tur nav vērts braukt, jo tāpēc, kad tur nav kur stāvēt. Un tad es tagad noparkojos un taisu tagad pauzi. Uztaisīšu 11 stundu pauzīt un rītā 7 no rīta braukšu mazgāt mucu. Braukšu mazgāt mucu un tad es tālāk redzēju, vēl pagaidām nekāds orderis man nav atsūtīts. Uz kurien man jākraujās ir un kas man jādara. To es vēlāk redzēšu. Tikai vai nu varbūt tās vēlāk vakarā viņš man atsūtīs pa nakti, kā parasti citreiz ir. Un tā kā tā, tad tā kā atpūšamies. Šoreiz vienīgais, nebūs nekādas stundas sastrādāts, bet, neko darīt, kā tā ir. Šodien tad principā sanāk. Tagad ir 7:30. Kāds 2 stundas tikai tik pastrādāts šodien pa visu dienu. Bet, ir arī tā citreiz. Tā kā tā. Labi, tā jau droši vien tiekamies rītā mazgāšanas vietā. But then it all comes crashing down, and I come back down to earth, to the world that's not as beautiful as the one we just left. And I fight, and I fight. Labrīt, ceturtdienā. Ko, esmu tagad Karlshamnā mazgātuvē. Tagad gaidu, kaut kādu jau, cik ilgi gaidu, veselu stundu. Biju jau pieregistrējies un, viņi prasa gaida atļauj, vai man var mazgāt to manējo produktu ārā. Bet mūsu mašīnas jau te ir bijuši un ir mazgājušos, tā kā ikā nevajadzētu būt nekādā problēmā. Un, vēl bišķi jāpagaida ir, un ir atnācis jau orderis arī. Ir jābraucā uz Landskronu. Tas ir uz Helsingborgas pusi. No šejienes 155 kilometri. Un jāizkraujās ir Mosā, Norvēģijā. Tā kā izmazgāsimies un brauksim sakrauties.
šodien kādu gabalīgu pabrauksim. Un rītā Mosā izkrausies. Ja ka tā, tikai sēžam gaidam. Nu ko? Nogaidīju 2 stundas. Un sanāk tā, ka nemazgā man. It kā jau kādu laiku, jau pirms tam jau agrāk, te mūsu mašīna jau bija mazgājusies. Es jau viņiem arī teicu, jo es pats biju norādījis to adresi tam šoferim, lai brauc mēģināt šeit mazgāt, tad varbūt tāds, kad izmazgās. Un tad viņš izmazgāja, un tagad mums, diemžēl šeit neļauj mazgāt, jo tāpēc, ka, laikam pirms tam bija kaut kādas problēmas, laikam ar kanalizāciju, iespējams. Un viņš kā teica, ka, pirms tam varbūt tas darbinieks bijis, viņš teica stupid, atbildēja un nezinu, kāpēc paņēma. Tad līdz ar to, jābrauc ir uz citu boiku. Tagad es braucu uz Helsingborgu. Pusi man iedeva vienu adresi, kur tā kā varētu braukt, mēģināt mazgāt. Tad noziņoja arī dispečeram. Un tad redzēs. Tā kā tā. Neko darīt. Kā tā ir. Tā kā braucam. Jā, nu ko? Jā, man bija beigās pateikts, kad es gatavojos tā kā jau braukt projām. Es kamēr vadīju adresi, beigās man pienāca pateikt, beigās tu vari mazgāt. Tā kā beidzot braucam mazgāt. Tagad es šitā te terpu uzģēru virsū un tagad man ir jāielien mucā iekšā un bišķi jāpaslauka. Ir kā daudz tur nav, bet viņš teica labāk, kas ir sienām tur pielips ir, labāk ir izslaucīt, lai nav nekādas problēmas pēc tam kanalizācijā. Tā kā labi lienam iekšā mucā, slaukam un mazgājamies. Tagad esmu netik daudz pats arī. Labi, paliek. Esmu izlaucījis. Tagad sāks mazgāt. Nu ko, esmu tagad tajā iekraušanas vietā, lai kur tur man ir jākraujās, kur tas zilais angārs ir kaut kur tur tā. Un šeit esmu noparkojies, kā šeit nekādas zīmes nav, kad nedrīkst stāvēt, neko neredz. Un biju atbraucis un office jau bija jau ciet jau. Viņi strādā tikai līdz 3:30. Un tad rīt no rīta 7:00 viņi sāk strādāt. Tad tagad sākšu taisīt pauzi.
Jāizbrauc sākumā ir līdz veikalam. Līdz veikalam man ir 3,5 kilometri. Nokabini nospiekabi un jā, aizbrauksim uz veikalu. Kaut ko vakariņās ēst jānopērk ir. Through the fire and snow, voices of a north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand. Through the storm and the blood red sand, the sky falls down and the rivers run slow. Hear my name in the winter snow. Still in Šitā te es noparkojos. war horns cry, storm in the chest like the northern sky. If I walk through fire, I don't ask why. Kings rise once, but the legends never die. I don't run when the thunder crack, stand my ground when the wolves attack. Whole world cold, but I build like stone. If the crown fall down, I'll take that throne. Calling me home through the fire and snow. Voices of the north in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight. Nu, labrīt, piekdienā. Nu, ko? Esmu tagad jau iekraušanas vietā un man šeit ir jāpagaida ir, jo tāpēc, kad aizpildīju vot šitā te papīru un tur man prasa pēdējos produktu nosaukums. Tos es tā kā aizpildīju, bet tur vēl klāt prasa kaut kādu tur IDTF numurus prasa, un tie man nav. Tas ir laikam, lai viņi var tā kā izsakot kravu vai kaut kas tāds, kaut kas tam līdzīgs, es nezinu īsti. Un zvanīju dispečeram, jā, un tagad kādu stundu gaida, kad viņš atradīs tos numurus, ko vajag. Un, jā, laikam tur iekšā filmēt tur tā kā arī nedrīkst. Tad droši vien nemēģināšu tur neko uzfilmēt. Ja varbūt sanāks, ja nē, tad nē. Tad vienkārši, sakraušos un tad ir jābrauc uz Mosu, uz Norvēģiju apakaļ. Jā, braukšu cauri Svinesungas robežu. Un. Šovakar jau droši vien es galā nebūšu, jo tur ir ko braukt pār 500 km, it kā varētu aizbraukt līdz galam, bet par cik es braucu 80 km stundā, tad droši vien, ka visticamāk es neizbraukšu. Un tad jau droši, uz vakara pusi jau tāpatās jau, būtu droši vien ciet. Un tad varbūt tās, kad cerams, ka rīt ir sestdien, jā, rīt, ka varēs izkrauties. Un tad man ir pēc tam būs jātaisa 45 stundu pauze. Tad droši vien braukšu uz Kloftu. Un tad taisīšu tur tā pauzi. Tā. Bet labi, pagaidām. Gaidām to numuru, sakraujamies un tad braucam projām no šejienes. Tagad sāk kraut virsū. Jau, ko? Sakrāvies es esmu beidzot. Jā, sanāca tā, ka es vēl joprojām gaidīju to IDTF numuru no dispečeriem, bet tā arī nesagaidīja neko. Un tad es ar vienu kolēģi tur pļāpāju. Un tad viņš teica, jā, kad bija vienā citā vietā arī, kur, tā kā prasa to numuru. Un tad viņš man pateica adresi. Beigās man arī atnāca tā šitā te, kas tur ofisā strādā, ja? Viņi man arī
atnāca un iedeva adresi, nu, tā kā, kur meklēt to numuru. Un tad, jā, tad beigās, nu, pats sameklēja to numuru. Un, jā, atrada īstos numurus un iedeva, parādīja, jā, pateica, viss ok, viss kārtībā. Un tas man aizņēma laiku 10 minūtes, nevis 3 stundas. Tagad tā, nu, sakrāvējis tagad esmu un tagad braucam uz to bosu, bet, nu, šodien es jau, protams, jau nebūšu, neizkraušos. Jautājums ir tikai, vai rītā varēšu izkrauties. Ja viņiem to produktu vajadzēs, tad izkrausies. Nu, ja nē, tad neko, tad pirmdien. Tad jau visticamāk prasīšos braukt uz bāzi. Taisīšu 45 stundu pauzi kloftā. Un tāpēc pirmdien braukšu un izkraušu. Viss tāds plāns, tā kā vismaz man. Bet jā, nu, to jau tagad vēlāk pēc tam redzēs pēc situācijas. Tā kā braucam. Tagad esmu apstājies Göteborgas vienā tādā parkingā. Un tepatās ir burgeris. Ir jāiet paņemt kaut kāds burgeris. Šodien piekdiena, kā nekā arī ir. Šodien var. Un jā, vēl jāuzstājas pauzīt ir, jo biju nobraucis jau 4 stundas. Un jāpaņem pusstundu pauzīt, jāuzēd ir un brauksim tālāk. Tikko kā paēd un tūlīt droši vien pauzīt arī būs nostāvēts. Cik te ir? 38 minūtes, vēl 7 minūtes jānostāv. Jā, es tagad braucu uz kloftu, uz bāzi, jo tāpēc, kad izkrauties rītā sestdienā nevar. Un tad, jā, tad es braucu uz bāzi, un tad pēc tam es nostāvēšu bāzē 45 stundu pauzi, un tad braukšu pirmdien izkraut. Un tad viņš, dispečer man vēl teica, ka izkrausies, tad droši vien, kad iespējams, kad atkal man būs jābrauc uz Poliju. Tā kā pēc tam būs jābrauc izmazgāt muca Fredrikstadā. Un Fredrikstadā tad būs arī jākraujās uz Poliju. Tagad tā, tagad atkal nākamā nedēļa Polija būs. Kaut kā tā. Labi, tad pagaidām šitais video būs gan jau galā, diezgan daudz būs kaut kas safilmēts. Vēl es tagad līdz atvaļinājumam vēl strādāšu. 2. jūlijā eju atvaļinājumā būšu. Bet, nu, gan jau tad kaut kas būs interesants, gan jau ka vēl paņemšu kameru un kaut ko safilmēs. Tā, labi, tā kā tiekamies ceļiem, lai labi visiem ripo. Un tiekamies tad jau nākamajā epizodē. Davai, čau!